Palaista postā! Vai sanar, né? Tagad noliekam vainagu Lāčplēša ordeņa kavalieriem, kuri okupācijas režīma laikā tika nomušīti. Spētieši tādēļ interesants kļūt, ka pirmais baltais, un pirmais skūts, un pirmais kaujas rīts, to visu cilvēks aizejot ņem līdzi. Jā, paliek grāmata un paliek tilts, un mašīna, un otrs triepiens filts. Daudz kas paliek veidots, radīts, krāts, metās līdzi. Mēs viņus priedinām šos ļaudis priecīgos, bet būtībā vai pazinām mēs tos par brāļiem, draugiem? Zinām ko? Ko zinām mēs par savu mīloto un par savu tēvu vienīgo? Mēs zinot visu, nezinām neko. Tā aizliek ļaudis. Neatsaukt vairs tos. Kas viņa liktenis vairs atjaunos, un katru reizi līdz kliedzienam man sāp šī mēmā
neatgriešanās. Un mēs pieminēsim šodien arī tos, kuru kapu vietas nav zināmas. Šī uguns, svētā uguns, kur tika atnesta no brāļu kapiem līdz šai vietai, šī uguns tiks palaista prostā pa mūsu Jānis Altis Krumiņš. Sveiciens svētos! Prieks jūs atkal šeit redzēt, un bez jums jau mums tie svētki tik lustīgi nesanāk. Sveiciens jums no Daugavas vanagiem. Daugavas vanagi sarūpējuši arī karstu tēju. Malku gan Oskars Līvmans sarūpēja, tā kā es gribētu, ka visi uzgabalē Oskaram Līvmanim. Jo viņš visu dienu rāvies, un ne tikai visu dienu, arī uguns plosts ir viņa meistardarbs, tā kā paldies viņam par to. Re, kur viņš ir! Jā, nauda šeit ir ieguldīta. Rīgas dome ir palīdzējusi mums uzstādīt šo skatuvi, ieguldījusi naudu, devusi, lai viņi ieguldītu. Arī mums otrās programmas daļas muzikantiem ir savu ārtavu jādod, lai notiktu koncerts. Bet bez naudas jau, ja nebūtu cilvēki, ar naudu neko neiesāk. Tā kā paldies jums, kas ir šeit, paldies tie, kas atnes šo svēto uguni līdz Strelnieku laukumam. Un lai mums visiem jauki svētki, un Dievs jau par to ir parūpējies. Seno cīņu un folkloras kopa Vilkači!
Ārā vīra dvēselīte slēdzo bērnu.